Larisai Loskatovai. Jūs pilsētu atbildat par saimnieciskajiem jautājumiem. Jūsu pakļautībā ir Stijā Jūrmalas ūdens, kur par priekšsēdētāja vietnieku iecelts jūsu dzīves biedrs Aleksejs Volkovs. Šis amats tika izvietots speciāli viņam, trīskāršojot algu. Viņš strādā arī citā jūsu pārziņā esošā uzņēmumā Jūrmalas attīstības projekts, kuru valsts kontrole vispār ieteica likvidēt un vaino 700 000 latu izšķērdēšanā. Vai tā ir laba praksa iekārtot darbā ģimenes locekļus? Tā, pirmkārt, Jūrmalas ūdens nav mana pakļautība. Tas nav zem pilsētas saimniecības jautājumiem? Nē, tas ir mēra kapitāla daļa turētāja, Jūrmalas pašvaldība, mērs. Bet pēc būtības tas ir pēc būtības tas nav mana pakļautība. Es varu nosaukt visas nodaļas, kas ir mana pakļautība. Tad jums ir jāpieinformē jūsu prezidentu. Neviena pašvaldības ejam tālāk pie jautājuma būtības. Jūs redziniet likumīgs radinieks. Runājot par dzīves biedriem, tad, kad es nolemšu apprecēties, es paziņošu visam. Bet ja jūs dzīvojat kopā ar šo cilvēku, tas netiek uzskatīt. Runājot, kas iecela Alekseju Volkovu, tas ir Romualds Ražoks. Jūs varat griezties pie viņiem. Protams, juridiski viņš iecēla, bet viņš arī dabūtu šo amatu, ja jūs nebūtu domas priekšsēdētāja vietniece. Es tajā brīdī pat biju opozīcija. Tā kā tur nav nekādas saiknes ar to amatu, ko jūs ieņemat. Ar ko es ieņemu amatu? Jā. Man mainījās amati, un es 3 mēneši biju opozīcijā. Nu, veicās jūrmalniekiem.